Labdien! Mani sauc Anita Kokareviča. Es arī pārstāvu Kristīgi demokrātisko savienību. Pēc izglītības es esmu ekonomists, bet mans aicinājums ir dzīvnieki. Un ikdiena mana bieži ir saistīta ar palīdzības sniegšanu dzīvniekiem. Tāpēc, ka mans vīrs ir veterinārārsts, un tātad mums ir sava privāta klinika, un mēs, protams, tur pavadām ļoti daudz laika, gan darbdienu vakari, gan brīvdienas, paiet rūpējoties par dzīvniekiem. Protams, varbūt šīs nepilnības likumdošanā cilvēku bezatbildība ir noveduši pie tā, ka dzīvnieki paliek bez saimniekiem, un pēdējā laikā šiem bezsaimnieku dzīvnieku skaitam ir tendence palielināties. Un tāpēc es aicinātu visus cilvēkus nebūt vienaldzīgiem un nepaiet garām, kad šie mūsu mazākie brāļi ir nokļuvuši nelaimē. Jo mēs taču ļoti labi zinām, ka dažkārt cilvēki paņem dzīvniekus, neizvērtējot savas iespējas, un pēc tam tos atstāja. Cietsirdīgi izturas pret dzīvniekiem, vai arī vispār tos nerūpējas par tiem un atstāja šos tātad likteņa ziņā. Un tāpēc, ja mēs katrs, ieraugot šādu nelaimē nokļuvušu dzīvnieku, vai arī redzot, ka pret to cietsirdīgi izturas, mums vajadzētu tomēr nevis vienaldzīgi paiet garām, bet rīkoties un palīdzēt, jo ir daudz dažādu iespēju. Viens varbūt var kaut kā materiāli palīdzēt, cits varbūt var vienkārši kaut vai ziņojot par šiem cilvēkiem, par šiem gadījumiem, kad cietsirdīgi izturas pret dzīvniekiem, jo tā ir tomēr ļoti liela problēma. Un strādājot klīnikā, es ar to saskaros katru dienu, jo pie mums tik daudz nonāk tādi pamesti uz ielas dzīvnieki, un kuri redzams, ka viņi nav vienkārši tādi bezspējumnieki no dzimšanas. Viņus cilvēki ir vienkārši izmetuši, jo viņi nav ne mežonīgi, ne tādi agresīvi, tiešām izmisumā nonākuši dzīvnieciņi. Un tāpēc man šī dzīvnieku lieta ir ļoti svarīga, un es domāju, arī partijā esot, es varbūt kaut ko varēšu darīt tieši dzīvnieku labā. Jā, es tad saprotu, ka dzīvniekiem vajag saimnieku, un saka, ka tāda ir izmesta ārā. Mums sabiedrībā arī ir izmesta ārā cilvēki. Ļoti daudz arī liekas nemaz tādi tik briesmīgi nav bijuši. Bet vai cilvēkam arī vajag saimnieku? Dzīvniekam vajag, vai cilvēkam arī vajag saimnieku? Ir ļoti dažādi cilvēki arī. Daži varbūt tieši izvēlas šo dzīvesveidu, piemēram, tie paši bomži. Viņi maz negribētu atgriezties ģimenē un dzīvot varbūt tādu normālu dzīvi. Viņiem tas ir dzīvesveids, bet ļoti daudzi, protams, nonāk uz ielas arī pret savu gribu. Un es domāju, ka arī vajadzētu palīdzēt saviem arī līdzcilvēkiem pirmām kārtām, bet, protams, arī rūpēties par dzīvniekiem, jo gan vieni, gan otri ir dzīves būtnes, un tas, man liekas, ir vienlīdz svarīgi.